Labdien, skatītāji! Esam aizvadījuši Eiroparlamenta vēlēšanas, un Līvānu novadā, kas tiešām priecē, ir viena no augstākajām vēlētāju aktivitātēm Latgalē. Protams, vēl jau ir kur tiekties, bet tomēr jāteic, ka 33% balsstiesīgo nobalsojuši. Tas ir krietni vairāk nekā Latgalē vidēji, kur ir ap 20–23%. Un saskaitot arī šos vēlēšanu rezultātus Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, mēs redzam, ka mūsu novadā tātad ar 26,98% visvairāk balsu ir saņēmusi Jaunās vienotības partija un visvairāk Valdis Dombrovskis. Un tai seko Nacionālā apvienība ar 20,50%. Visvairāk balsu saņēmis Roberts Zīle mūsu novadā. Latvijas attīstība ir 3. vietā un tai 10,27%. Visvairāk balsu ir saņēmis Ivars Ieps. Un tam jau seko tālāk apvienotais saraksts ar 9,07%. Visvairāk balsu Reinim Pozņakam. Un vēl mūsu novadā 5% barjeru noteikti to būtu pārvarējuši arī Latvija 1. vietā ar 6,73%. Un Vila Krištopāna visvairāk balsu saņēmušo un Saskaņa ar 6,10%. Un visvairāk balsu Nilam Ušakovam, kuram seko mūsu novadnieks Andrejs Bondarevs. Un saskaitot visus šos datus, ir skaidrs, ka 9 vietas ir aizņemts. Un kā jūs zinat, droši vien arī jau ir daudz informācijas stāstīts. Tātad ir arī vietu sadalījums pa 2 vietām Jaunai vienotībai Nacionālajai apvienībai un tālāk pa vienam deputātam Eiropas parlamentā ir Latvijas attīstībai, apvienotiem sarakstam, arī tātad progresīvajiem Saskaņai un Latvija 1. vietā. Vēl runājot par citām aktivitātēm, pagājušo nedēļu iedzīvotāji arī zvanīja, jautāja, kā tad ar autobusu uz Draudzes kapiem. Tātad šajā mēnesī 17. jūnijas ir iespēja aizbraukt un sakopt piederīgu atdusas vietas. Un esam arī sarisinājuši tādu praktisku jautājumu kā ūdens tātad saņemšanas vieta, iespēja saņemt ūdeni kapos, kas ir Draudzes kapu teritorijā. Tātad tas ir jautājums sakārtots. Un šobrīd mēs risinām arī šo problēmu tepat pilsētas kapos. Pagājušajā nedēļā tikāmies ar mūsu pašvaldības komunālo saimniecību, lai meklētu risinājumus, jo iedzīvotāji arī zvanīja un lūdza šo jautājumu parisināt. Un tāpat arī laba ziņa, ka šonedēļ jau šodien tātad ir noņemts tās norobežojušās lentas arī bērnu rotaļu laukumam Pirātu kuģis. Un tas atkal ir bērnu priekam pieejams, jau ar labu, skaistu, ieklātu arī ergonomisku un drošu šo te gumijoto segumu. Tā kā vecāki laipni aicināti baudīt skaisto laiku kopā ar bērniem. Laukumiņā gan vecie soliņi šobrīd ir noņemti, bet tie arī tiks papildināti, lai būtu arī ērti apsēsties vecākiem. Tā, tad es vēl gribētu informēt par dažām aktualitātēm, kas ir saistīts ar uzņēmēju darbības attīstību mūsu novadā, jo, protams, ka ir svarīgi, lai uzņēmumi veidojās, gan lieli, gan mazi. Un mēs kā pašvaldība jau ikgadēji atbalstam mazos vidējos uzņēmumus savā konkursā Līvānu novads var. Katru gadu ir pieteikumi, katru gadu arī uzņēmumi izmanto šo iespēju. Un tā ir iespēja līdz 2000 eiro saņemt, iegādājoties kaut ko no uzņēmumam nepieciešamu aprīkojumu. Un arī šobrīd konkurss jau ir izsludināts no 5. jūnija līdz 1. augustam. Tā kā uzņēmēji nenokavējiet, tas ir mūsu pašu novada konkurss, kur var nelielu naudas summu arī saņemt šim te atspērienam. Bet ir arī viens jauns projekts, un tas ir saistīts ar mūsu tautiešiem. Mēs aicinām atgriezties tos, kas varbūt ārzemēs jau kādu laiciņu domā, ka tomēr gribētu atgriezties Līvānu novadā, un domāju, ka šis ir īstais brīdis. Ja cilvēkam ir kāds idejas par savu uzņēmumu šeit Tēvzemē, tad to var darīt, jo tieši šobrīd būs iespēja un būs pieejams līdz 12 000 eiro, ja uzņēmējs un
tautietis ārzemēs atgriežoties, ir gatavs arī no savas puses pielikt daļu finansējumu. Tātad galvenais nosacījums ir jābūt 50% savu finansējumu privātā, un tad 50% var saņemt arī no pašvaldības. Šāds projekta konkurss ir visā Latgalē, arī mūsu novadā, un tā maksimālā summa ir 12 000. Un to var saņemt gan kaut kādu pamatlīdzekļu, gan inventāru iegādēji, ja jūs esat reemigrants uzņēmējs, vai arī otrs gadījums, ja jūs esat vietējs uzņēmējs, bet jūs vēlaties radīt darba vietu reemigrantam. Tātad jums ir zināms kāds cilvēks, kas ir atgriezies vai tūliņ atgriezīsies, un jūs kā uzņēmējs esat gatavs šo darba vietu radīt, tad arī šādos gadījumos ir iespēja šo te grantu saņemt, tātad līdz 12 000. Vairāk informācijas jūs noteikti uzzināsiet, ja sazināsieties ar mūsu novada plānošanas un attīstības nodaļas speciālisti Inesu Stahovsku. Viņa arī vairāk pastāstīs par šo te iespēju. Lūk, tad vēl runājot par šo laiku, līdz pat šīs nedēļas beigām mēs aicinām pieteikt arī kandidātus Līvānu goda pilsoņa nosaukumam, jeb šim te augstākajam mūsu novada apbalvojumam. Katru gadu tas tiek piešķirts jau vairāk kā 10 gadus, un piešķirts tiek tieši pilsētas svētku pasākumu laikā. Un tāpēc es aicinu iedzīvotājus pārdomāt, kas no pazīstamiem, zināmiem cilvēkiem būtu pelnījis šo te goda nosaukumu. Un ir patiesi prieks, ka mēs esam savā laikā to piešķīruši un esam pagūši to piešķirt daudziem mūsu zināmiem līvāniešiem, arī tādiem, kas vairs nav starp mums šobrīd jau, kaut vai, piemēram, Jurim Kokom, ļoti pazīstamam Latvijas kultūras dzīvē, un arī viņš savulaik bija mūsu goda pilsonis, tā ka arī aicinu iedzīvotājus tiešām pavērtēt un nākt ar priekšlikumiem. Iesnieguma forma ir ļoti vienkārša, to jūs varat uzrakstīt pašrocīgi. Galvenais, lai būtu vismaz 10 cilvēki, kas ir vienās domās ar jums un arī parakstījuši šo te iesniegumu. Vēl šajā nedēļā 14. jūnijas, kurā mēs pieminām represētos mūsu novada iedzīvotājus, pieminām šos vēsturiskos notikumus, un arī šajā nedēļā piekdien 5:30 vakarā pie piemiņas akmens represētajiem. Šajā dienā un šajā pasākumā arī jaunsargi nodos savu svinīgo zvērestu. Tā kā aicinām arī iedzīvotājus ar ģimenēm, arī ar bērniem, nāciet, pieminēsim šos notikumus, mācīsim arī bērniem vēsturi un atgādināsim par šiem notikumiem. Kā jau dzīvē, gan skumjais, gan arī priecīgais blakus, un šajā nedēļā arī izlaidumi turpinās. Ceturtdien ir izlaidums Līvānu pamatskolā 18:00. Un tāpat arī sestdien veselās 5 mūsu novada skolās, 11 Rudzātu speciālajā pamatskolā, 14 Rožupes pamatskolā, Jaunsilavas pamatskolā 15, Rudzātu vidusskolā 9. klasē izlaidums ir 16, un Jersikas pamatskolai ir izlaidums 18:00 sestdien. Tā ka steidziet apsveikt arī absolventus. Un vēl aicinu gan mūsu novada amatniekus, mājražotājus, mazos uzņēmējus, gan arī tos, kas mūs klausās kādā citā Latvijas vietā, piesakieties lielajam Līvānu pilsētas svētku tirgum. Es pat gribētu teikt 2 tirgiem, gan dienas tirgumu, kas notiks 20. jūnijā jau no agra rīta, gan arī tam tirgumu un tai tirsniecībai, kas notiks pašā svētku vakarā, svētku epicentrā un līdz pat rīta gaismai, gan piedāvājot ēdināšanas pakalpojumus, gan dzērienus, gan dažādus citus labumus un našķus mūsu pilsētas iedzīvotājiem, novada iedzīvotājiem un, protams, arī viesiem, jo pilsētas svētki tuvojās, un tie būs 20. jūlijā ar galveno svētku dienu, un kādā no nākamajām pārēdēm arī sīkāk izstāstīšu, ko tad šogad mēs esam sarūpējuši mūsu pilsētas svētkos. Tā kā šoreiz viss tas informācijai, lai jums ir jauka šī nedēļa un uz tikšanos nākamnedēļ. Visu to labāko!